Vai nav skaisti? Vakars 15 pāri 19. Stāvam nelielā korķī, nu jau kaut kādu pusstundu. Neliels korķis ir pie Kremļa. Kremlis man ir pa labi. Laikam tajā filmā arī kaut ko var redzēt, kad nu kaut kas tur ir. Kaut kas no tiem toriņiem, ko ziņās rāda. Kur tās visas zvaigznes sarkanas un tā, nu tā ir Maskavas roka, nu. Tā kā, nu tā. Tā kā tur kreisā josla kustās, man viņa nav vajadzīga. Man ir jāgriežas pa labi, jo man ir jātiek uz Tvirskuju. Un attiecīgi uz mājām. Tā kā nu tā. Kāds laiks Latvijā? Lietus līst, sals, sniegs. Te sniega nav un teica, ka ilgi vēl nebūs. Vajadzīgi, ja būtu redzējis, kas te pa zālē. Viņš ir zaļš. Viņu, nu, nebūtu te nekrāso neviens. Bet viņš ir zaļš. Un tā ir speciāla zāle kaut kādu laikā. Nu tā kaut kā. Jā, es stāstu kā pašam. Un nedirsti daudz. Bļaļ, man tas korķis jau aprieties ir. Nav labā dziesma, ja padarīju тебе Москву, приезжай. Vakar šajā pašā vietā, nu, ne šeit, bet tur pie Luksafora, kur man būs jāgriežās uz tiltu augšā, Kremlim apkārt. Apštupēja tā kā nedaudz, un tad vecīt, nu, tur kaut kādi kungi brauca, tad tur moči un lielie mērši, tur, nu, tā kā pa smuko kaut kāds laikam Nikaragvas prezidents bija atbraucis vai kaut kas tāds. Nu, Putīns tā nebrauc, vai Medveģevs, jo ar močiem tas ir kaut kas, nu, pat rako. Un vecīt, vot, es gribētu tā, jo šādi izskatās parastā mirstīgā cilvēka brauciens pa Maskavu vakarā. V čas pīk. Toties, ja tu esi kaut kāds tur, nu ne no Latvijas, protams, nu kaut kāds tur Vācijas kancleris vai tur, nu kaut kas tāds baigi nopietnas. Tā tev iesēdina kaut kādā tur Mercy, nu tādā mazliet garākā. Tev iedod kaut kādus 8 vai cik tur tos 10 močus, kaut kādas 5 smentu mašīnas, un tad tu močī caur Maskavai. Vo? Vecīt. Drives. Šķo. Šodien stomatoloģijas izstāde sākās. Un notiek viņu Gastīnam dvarie. No sarkanā laukuma ir 100 metri. Viss pa krūto. Viss baigi nopietni. Bet nu izstāde ir tāda, ka tur iet cilvēki, nu ārsti, bet tie ir mišočņiki. Tur tā kā izstādās ne tikai iekārtas, bet arī tie, nu, sikies sūdi visādi mēsli, ko tur stum zobos. Un tām kuļķinēm, nu tā joptai, dobri viečai. Un tad rāvi tās kuļķenes pilnas, nu tā kā nu nebūtu redzējuši nekad to visu. Nu tā kaut kā.
Nu, cik es saprotu, tad atkal kaut kādi kungi brauc. Jo šitāds stopors, tas nozīmē, ka pēc Pāva kaut kādi tur Gavrilas maus. Nu, može arī vakardien, nu, tur tā kā ģilari šaļi. Un tad šodien tā kā šito laiku, nu, tā kā, nu, vajadzētu uz Ļopeni mošu vai kaut kā prom aizlaist no tās Maskavas. Un tad to Nikaragus prezidentu droši vien, ka vēd ārā no Kremļa. Kas baigais notikums šodien bija Gumā. Nu, Gums ir Maskavas lielākais uņiks. Ķipa tur universāla veikals centrs. Bet, nu, atšķirās ar to, ka, nu, tā kultūra, tīrība un bagātība, nu, protams, tas centrs ir miskasti. Vot te vajadzētu atbraukt un paskatīties uz Gumu, bet, nu, cik es zinu, tad arī brauc uz Maskavu, un tad Gums ir viens no tiem punktiem, ko tos ekskursantus ved un rāda to visu. Nu, kruta. Nu, vienkārši trūkst vārdu. Ko es tur darīju? Es gāju Koņakam pakaļ. Izejot no Костины двора, stāv apsargs. Es saku, где здесь тут коньячку прикупить можно? Šis saka, nu kā, nu, Sabjaņins, tak tās visas teltis ir nojaucis, nu, tos sūdus, kas tur ceļmalā bija. Un vienīgais veicis ir v Gume, gastronom номер 1. Tas nosaukums jau tāds smieklīgs ir, bet, nu, kad es iegāju tajā gastronom номер 1, tad viņš tiešām ir номер 1. Minīts plasmas pudelēs ir tikai Vitals. Kola pārdodās tikai stiklenēs un tikai 250 gramīgās pudelēs. Koņi ir no 20 latiem, arī vietējie. Un tā, nu, prikupil es pāris kuļķenis, visādus mēslus. Nē, pirms to gastronom номер 1 atrast. Iegāju Gumā iekšā un, kaut kā kustība sākās. Iegāju Gumā iekšā, pie apsarga, Guma apsarga. Nopietnu veču uzvalkā. Es saku, nu tā kā ieslīpāts jautājums. Es saku, где тут коньячку прикупить? Šis jopci. Пожалуйста, гастроном номер 1. Iegāju, prikupivši, izgāju, viss tāds laimīgs. Bez vecīt. Nu, paskats ir vienkārši joptvoju. Šņabi visādi tur, kaut kādi tur rietkasnī un nierietkasnī, nu tur, nu pa kruto. Nu, viss ļoti kruta, nu ļoti kruta. Tur sūds netirgo. Nu, lūk, nu. Nu, tā kaut kā, nu. Cik man tas laiks te pagājis, lai es YouTube'ā, beidzot to filmu izlieku. 9 minūtes. Vēl 1 minūte ir, ko dirst, Nu. Tā kā aptuvens ekskurss ir, tā kā, nu, pa Maskavu. Tagad jau tu te esi. Zini, tas Googlam ir tas zilais mēsls, kurš rāda. Ja tu arī neesi Maskavā, tur var uzspiest, vai Jandeksam ir to sūdu uzspied, un ķipa tu pa tām ielām ej, un tur viss ir safilmēts, un tu saproti, kur tu esi un kā tev jāiet, un kaut kā tā. Un, nu, jābrauc, tagad, ko jūs stāvat, nu, luņu bars. Nu, tad, nu, ķipa tavo, es tev visu parādu, tev YouTube'ā izlieku, tagad tu saproti, kādā Maskava te ir iekārtot, un ja tu esi, tad tu vienkārši sarakst manus ruļus, un ejot
klausies un skaties. Un moš, redzēsi kaut ko, kur es te esmu bijis un tās zīmīgākās vietas. Labi, davai, es beidzu dirz bļeģi un nākamo rultoņā slēgšu iekšā, jo man jau te jāparāda, kā es te apkārt Kremlim raušu. Davai, čau!